Stāsts par bremzēšanu. Ja automašīna brauc ar kādu konkrētu ātrumu, tad šai automašīnai piemīt ne tikai ātrums, bet arī kinētiskā enerģija. Un bremzējot, šī kinētiskā enerģija tiek atdota bremzēm. Un šajā brīdī varētu teikt, ka bremzes dara darbu, pārvērš kinētisko enerģiju darbā, samazinot, kur uzdevums ir samazināt automašīnas braukšanas ātrumu. Un šis darbs tiek paveikts kādu noteiktu ceļa garumu. Mans jautājums šajā brīdī ir tāds: ja es brauktu ar 2 reizes lielāku ātrumu, mans ceļa garums, bremzēšanai paredzētais ceļa garums noteikti ka pieaugs. Bet cik reizes šis ceļa garums pieaugs? Lai iegūtu pareizu atbildi, mēģināsim izprast stāstu. Tad man ir nepieciešams automašīna, kas reāli kustās, pārvietojās, tā, kur ir zīmolis ieslēgts. Un tad uzzīmēju automašīnu, kur man ir mašīna, brauc pa kaut kādu taisnu ceļu. Jāpieņem, ka ceļš ir taisns. Automašīnai ir ātrums, automašīnai ir masa, un tad savietojot šos divus lielumus kopā, mēs iegūstam arī to, ka automašīnai ir kinētiskā enerģija. Kinētiskā enerģija ir attiecībā pret apstāšanos uz vietas, uz zemes, ir masas un ātruma kvadrāta reizinājums, vēl jāizdala 2. Redz, un tad, lai mašīna pilnībā apstātos, tas notiks, piemēram, no šīs vietas līdz kaut kādai šai vietai. Un te ir attālums, kurā tad mašīna ir pilnībā apstājusies. Un vēl jāsaprot tas, ka tad, kā bremzes strādā, nospiežot bremžu pedāli ar spēku, ja šis spēks no pedāļa tiek padots uz bremžu sistēmu, un tātad ar konkrētu spēku, pašlaik nav svarīgi cik lielu, bet tie bremžu kluči berzējās gar bremžu diskiem, vienkāršākā koncepcijā, un tad liek automašīnas riteņiem kļūt lēnākiem. Kinētiskā enerģija pārvēršas siltumā bremžu diskos. Joprojām jautājums ir tāds: ja automašīna brauks ar 2 reizes lielāku ātrumu, tad kā palielināsies nobrauktā bremzēšanas ceļa garums? Tātad V1 reiz 2, 2 reizes lielāks ātrums. Vienkārši 2 reizes lielāks ātrums. Tā. Lai šo stāstu turpinātu, vajag atcerēties arī par to, kas tad bija darbs. Darbs ir tad, kad tiek pielikts spēks, lai pārvietotu ķermeni kādu konkrētu ceļa garumu. Šajā gadījumā šis spēks uz bremzēm tiek izmantots, lai paveiktu šādu ceļa garumu T. Un otra lieta par darbu un enerģiju ir tā, ka, lai izdarītu darbu, absolūtās vērtībās, lai mums neinteresē zīmes, pozitīvs, negatīvs darbs, mums ir nepieciešama enerģija. Tātad enerģiju mēram džaulos un darbu arī mēram džaulos, un varam attiecināt, ka enerģiju varam iztērēt, lai padarītu darbu, vai arī, lai darītu darbu, nepieciešama enerģija. Tātad mums ir 3 atsevišķas fizikas formulas, kuras konceptuāli mums ir jāsavieto. Atgādināšu, tātad pirmkārt mums ir
automašīnai kinētiskā enerģija, otrkārt mums ir bremzes, kuras dara darbu, un treškārt kinētiskā enerģija, automašīnas kinētiskā enerģija pāriet bremžu darītajā darbā. Nu tā. Tad apvienojot formulas par kinētisko enerģiju un darbu, tātad numur 1 kinētiskā enerģija un numur 2 darbs, mēs iegūstam šādu te sakarību, ka masas un ātruma kvadrāta reizinājuma dalījums ar 2 ir vienāds ar spēks uz bremzēm reizinājums ar to, cik tad lielu ceļa gabalu tas bremzēšanas gaitā veiktais ceļš ir paveikts. Nu, redz. Lai turpinātu atbildēt uz jautājumu, ja nu gadījumā ātrums ir 2 reizes lielāks, mums pat īstenībā neinteresē ne spēks, ne masa. Vienīgais, ko mums vajadzētu ņemt vērā, ir tas, ka masa automašīnai nemainās, jo, teiksim, veiksim šo eksperimentu 2 reizes ātrāk, brauksim, skatīsimies, cik esam nobremzējuši ar to pašu mašīnu, kā arī ar to pašu maksimālo spēku spiedīsim uz bremzēm un skatīsimies, cik tālu esam nobraukuši bremzējošo ceļu. Tā, tad analizējot šo sakarību, tālāk es redzu, ka mēs varam atrast proporcionalitāti. Tad proporcionalitāte būtu, ka ātruma kvadrāta vērtība ir proporcionāla bremzēšanas ceļa garumam. Tas liek man kaut ko atcerēties, kā tad tās proporcijas strādāja. Tad vienalga, ar kādu ātrumu es braukšu, ātruma kvadrāta vērtība būs attiecīgi proporcionāli nobrauktajam ceļa garumam. Tad, ja es pārnestu šo te proporcionalitāti, izveidotu kā daļu, teiksim, ātruma kvadrāta vērtību attiecinātu pret nobrauktā ceļa bremzēšanas ceļa garumu, tad tas nozīmē, ka, lai ar vienalga kādu ātrumu es brauktu, teiksim, pie pirmā ātruma kvadrāta vērtība atbilst pirmajā situācijā nobremzētam ceļa garumam, vai arī, ja es brauktu ar kādu citu ātrumu, tad ātruma kvadrāta vērtība būs atbilstoša cita bremzēšanas ceļa garumam, un tā tālāk es varu ieviest jebkādus ātrumus, kādus es gribu, trešais ātrums, lēnāks vai ātrāks, vienalga. Joprojām tā attiecība ātruma kvadrāta vērtībai pret nobrauktā ceļa bremzēšanas ceļa garumu 3 sakritīs. Tātad šī attiecība, vienalga kādi man ātrumi ir izvēlēti, vienmēr būs viena un tā pati. Tas ir pieņemot, ja mēs spiežam bremzes ar konstantu spēku un arī izmantojam vienu un to pašu automašīnu. Šajā brīdī man pietiksies, ja es aplūkošu tikai 2 dažādu ātrumu atšķirību. Tātad ātrums numur 1 un ātrums numur 2. Un izmantošu tālāk aprēķiniem tikai vienīgi šo sakarību. Tas, ko es vēl te pamanu, ir patiesībā, es varētu apmainīt ātrumus salikt vienādiem vienā pusē un bremzēšanas ceļus arī salikt otrā pusē vienādojumā. Tad es varētu uztaisīt matemātisko pārveidojumu nākošā brīdī jau šādu, ka pirmā ātruma kvadrāta attiecība pret otrā ātruma kvadrāta attiecību 2, atbildīs bremzēšanas ceļa garumam pirmā bremzēšanas ceļa garuma attiecībai pret otrā bremzēšanas ceļa garuma attiecības. Tad jāņem vērā, ka es varēju arī otrādāk darīt, bet vienalga. Jāņem vērā, ka kā tad es te priekšnoteikumu iztaisīju. Izdomāju, ka otrais ātrums būs 2 reizes ātrāks nekā pirmais ātrums. To es varētu te ieviest iekšā šajā te attiecībā, lai paskatītu, kā tad te viss mazliet citādāk veidojās.
Tātad turpinājums šajā brīdī varētu būt tāds, ka pirmā ātruma, kas ir lēnais ātrums kvadrāta attiecība pret otro ātruma kvadrāta attiecību, tas ir 2 reizes ātrāks pirmais ātrums, bet kvadrāta attiecība ir vienāda ar abu bremzēšanas ceļu pirmā pret otro bremzēšanas ceļu attiecību. Tā, nu un atverot iekavas, jā, tāpēc šajā brīdī divnieks ir zem kvadrāta, tāpēc, ka 2 reizes lielāks ātrums un kvadrāts kā atsevišķa funkcija darbojas uz pašu ātrumu, kurš loģiski ir 2 reizes lielāks. Atverot iekavas, es iegūstu, ka man ir pirmā ātruma kvadrāta attiecība pret tātad 2 kvadrātā 4, 4 reizes otrā ātruma kvadrāta attiecība, bet otrais ātrums šajā brīdī ir 2 reizes lielāks, tad tas ir viens un tas pats parametrs šajā brīdī. Ir attiecīgi bremzēšanas ceļu garuma attiecība starp pirmo un otro bremzēšanas ceļu. Nu, šeit es redzu, ka patiesībā es varētu pat noīsināt formulās pirmos ātrumus, tā ka man te paliek 1/4 ir vienāds ar attiecību starp D1 un D2 bremzēšanas ceļiem. Tā, turpināšu es šeit, ja no gadījumā man 1/4 ir attiecības starp ātrumu D1 un D2, tad šo attiecības daļu, vai ko mēs te esam ieguvuši, varētu attiecināt tā, ka D1 pret D2 ir par 1/4 lielāks. Tas nozīmē, vajadzētu apgriezt daļu. Cik tad ir otrais bremzēšanas ceļš garāks? Otrais bremzēšanas ceļš garāks pie otrā ātruma lielāks par pirmo bremzēšanas ceļu. Attiecības tā strādājot. Cik reizes D2 ir lielāks par D1? Tātad es apmetu daļu otrādāk. Šādi te. Tas nozīmē, ka arī otrā pusē man jāmet daļa otrādāk. Tas nozīmē, ka 4 jāizdala ar 1. Tad 4 dalīts ar 1 loģiski ir 4. Ja? Un es varētu teikt, ka bremzēšanas ceļš otrā gadījumā, kad ātrums ir 2 reizes lielāks par pirmo ātrumu, ja, būs 4 reizes garāks. Tātad secinājums ir tāds. Automašīnai braucot 2 reizes ātrāk, bremzēšanas ceļa garums palielināsies veselas 4 reizes. Tas ir vērts atcerēties tīri praktiski braucot apdzīvotās vai arī neapdzīvotās vietās un pārsniedzot ātrumus. Kāpēc tad mums realitātē ir ieviests ātruma ierobežojums? Lai bremzējot mēs spētu izvairīties no kādām traģiskām situācijām. Realitātē saliekot iekšā dažādus skaitļus, mēs varam arī iegūt aprēķinus, cik tad reizes vai kāds var būt bremzēšanas ceļa garums, bet tam mums vajadzētu arī zināt spēku. Par bremzēšanas spēku aprēķinu mēs aplūkosim citā video.